Čau visiem, jūs esat atpakaļ manā kanālā. Šodien būs tā otrā rēcīgā daļa. Kā rēcīga? Tāda rēcīga daļa, kurā mēs driftēsim ar šo aparātiņu. Un, diemžēl, pa slapju segumu. Jo lietus atnāca, uzlija. Pēc tam teica, kaut ko izdarījot ar šito behumanu, tikai es nespolerošu te. Tā kā jā. Atbalstam manu projektu un tā kā tiekamies tajā video. Kāpēc? Mēs gribējām. Ko mums sāka līt? Nekas, draudziņi. Mēs misiju izpildījām. Karoči, mēs patestējām pa sausu. Karoči, ar to mašīnu Daugavpilī nav ko darīt, vai ne? Viņai drusku pietrūks. Viņa, principā, ja tu ej visu laiku konstantā ātrumā uz inerciju, viņa visu forši brauc, bet tikko kaut kur ir kāds posmiņš, kur tev vajag sadzēsties un atkal iesākt, viņi neceļ augšā, viņi neiet, viņi neceļ. Viņi nevar iegriezt tās riepas, viņai pietrūks. Domāju, ja uzliktu redaktoru 345, tad vēl tas būtu cerīgāk. Tad viņi varētu ar sajūgu saklačīt augšā. Bet, jā, Daugavpilu mēs varam aizmirst, bet mēs varam mīt kaut kur. Tikai redaktors jānomaina. Mīt kaut kur tā pagāst, vai ne? Mēs zinām, ko tā mašīna ir spējīga. Un jā, un tas nekas, ka līst lietus. Tev vajag visus segumus. Un pa slapi tev tas ir tuvāk bišķīt ziemai, viņa vairāk slīdēs. Tev galvenais ir iemācīties izjust to pārmetienu. Principā mēs varam atpūsties un braukt. Mums jau tas lietus, ka līst netraucē. Jā? Aļau, ko pats saki? Kāpēc lietus atpūst? Kenets izbrauc, teica, afigēni nesot, pa slapīt sevišķi. Viņš jau te to trasi no galvas zina, viņš izbrauc, es jau jūtu, kad viņam smukāk iet cauri visur, viņš jau ar aizsietām acīm lidotajos līkumos. Tā kā tā mūsu diena šodien, ne? Īstenībā tur viss ir diezgan ir tumša pamala. Domāju, šitas kādas pāris stundas palīs. Bet labi, mēs atpūtīsimies. Salījuši esam slapi, atpūtīsimies un gāzīsim pagāst, ja? Gribi vēl gāzt? Jā. Vienīgi moška mums jāpaskatās, varbūt riepas jāsamaina, jo pa slapju šitām būs tagad sūdīgi. Protektoru vispār nav. Jā, kā vienmēr, viena riepas ir nobrauktas divas un uzreiz uzlīst lietus, un tad mums riepas neiznes. Nekas, mums ir riepas, mums tās diezgan labas, tās ziemenes. Mums nenodils neviens. Tās ziemenes mums ir diezgan labas. Viņas, starp citu, tur ārā stāv rekur. Liksim viņas virsū kādā brīdī, kad norimsies un brauksim. Tā kā tā, davai, virubāj kameru. Ko, lietus pierimās. Mēs mīnām te braukāties. Brauc savā vietā, brauc pie savām vietām. Lačīt vajag, draudziņi, jūti, ka tev ir understīvs priekšā slīd ārā. Vienmērīgi brauc ātrāk un uzsit pa sajūgu. Tā, klausies, riepas kauts saķere ir, ja? Iemetienu tikai vajag tādu plūdenāku un nelien pie viņa trasē. Brauc ap riepām, bet lielākā rādījusā. Nav, tev jau ručniku tad vajag tādu ātrumu. Uzsit pa sajūgu. Nekurina riepas, draudziņi. Gaid, lai viņš aizbrauc. Te viņam ar slīd ārā priekšā.
Tagad mācies uzklačīt. Šitam ir tas karbona. Jo, redzi, tagad nesanāk tā, ka brauc uz to gāzi un viņa aizies šķērsā, jo viņa slīd priekšā ārā. Brauc, dod gāzi un uzsit pa sajūgu. Nekas. Ideāli, saprati, ja doma? Šis tev ideāli sanāca. Akal pa traku. Pabrauc uz otru pusi, jo iepriekš mēs skatījāmies, ka uz vienu pusi tev labāk sanāca. Saķeri ir, pasties riepas kauts, vienīgi peļķis traucē. Zini kā, to pa sajūgu labāk uzcit divreiz, bet ar mazāku. Lai tu, jo tev baigi agresīvi sanāk. Un sanāk power slidings. Dod. Skaties, kā tev izstāstīt. Tu iemet viss smuki, bet tu neuzdod gāzi. Un tā, kad tu uzdod, tad jau ir pa daudz. Palaid garām. Labi, es izslēgšu kameru drusciņu, un tā kā jau mums sāks kaut kas izdoties, tad es ieslēgšu. Tā mums te būs mēnesi garš video. Un pēc tam jau mēģināsim līkumu braukt, ja? Un tad liksim ķiveri. Ja? Skatītāji būs priecīgi, tad mēs liksim ķiveri. Mums jau brīžiem jau tagad jau prasās, ja? Bet nekas. Mēs varam zini, kā darīt. Labi. Mums baigi pečka daudz pūš, karstīs. Nekas. Radio mums traucēs tikai. Nu ko? Tētis piesēdās pie stūres, iemoču tajās riepās. Čučut vajadzēja un pārsiti nevis radiatoru, bet ko tu pārsiti? Es aizķēru riepas. Tā diezgan varbūt te gluži stipri, bet aizķēru un no tā sitiena izlec radiators no vietas un iegāja iekšā pie siksnes skriemeļa un pārrīvēja šito izplašanās trauku. Mīnus izplašanās trauks. Dēļ šitā. Dēļ šitā, jā. Nu, ko tu tie? Nu, neko, tāpat jau daudz pūkstens. Tā bagad šaisīs. Oi, cik skaists viņš tīrs. Kā mēs aizbrauksim, kad viņš uzkarsīs momentu? Nepaspējas tik ātri uzkarst. Es tev vairs nedošu česikus driftēt. Kur tu pārdzīvo? Это моя машина, это моё. Это моя машина, это моя машина. Машина моя, это моя машина. Вот у меня машина, это моя машина. Я на твоей машине. Машина моя, это моя машина. Мою же машину. Un kas tad ir? Idios Es taču viņu tāpat taisu. Ko viņi tur pazaudē? Immobilizeri. Kas tas tā? Nu, to šitādu te čipiņu mašīnai, čipam tam. Kā to varēja gatavu izdarīt? Tas ir siksnes sīkē. Siksnes aiztērās, lai... Īstenībā, nu žēl gan, bet, nu, kāda vaina. Tev ne sūda nesanāk pa slapi. Ot, kas ir tā lieta.
un tos kriemeli vajadzēs dabūt. Domā? Jā, viņam ir mala nolausa. Bet viņi arī ir jauni. Nesatraucies, viss ir sataisāms. Jā, tikai tagad nevar... Domāju, zini, kas kaut kā viņu stingrāk jānostiprina, vai... Jo, nu kas tas ir? Tur liela rīka taisīja, vai akal nenotiek. Pukšķīgs brīda, tas jau nekas nav. Ar žurku, cik ir tās ir skaldīts. Jā, žurkai jau tev tur viss sataisīts. Un te viss stokā. Jo mums redz, viņš jau mums stāv tā kā zarni, tas radiators tur karājās lejā. Kaut kā tā šito jau video gan jau beigsim, nav jau vairs ko darīt. Aizlaidīsim uz šito hesīti vēl pārējais, un tad jau kaut ko parunāties. Jā, pirmā ķipā avārija, kurā saplīsa česiks, ar kuru tā nevar braukt. Nu var, bet pārkarsīs un tās bačuks iet tajā rullī, sīksnas. Kā jā. Ieberziens uz kaut kādiem 30 eiro. Dēļ viņa. Izplešanās trauks. Jā. Nu, aizķērām riepas, ielec radiators siksnās. Tā vēl tipa ordinālais, Jā. Jā. Arī pilnīgi tā pats lieta. Korši notikās tā, tikko čalis, nu, ķipa tur česiks, tur labi redzēt. Brauc atmuguris, ka viņam nebija labā ķipa spoguļa. Un kā deva zaļņikā iemaucis tur. Ko šis pārns tur ir? Tur vēl tosals līst, jop, tvaju mati, vai ne? Ew. Nu jā. A ko pēkšņi atkal sāka tecēt? Jau, bet tu normāli te. Ew. Kas te notiek pa fokusiem? Česika fokusi atkal, lai to te tosalu ārā. Atkal tosals līst ārā. Pastāvēja tikko izliena. Ieliesim jau. Bačoku pirksi man. Nepirkšu, nesatrauksies. Gribēsies braukt, tad būs jāpēr. Tā? Kas te pa cigāniskiem fokusiem, Česi? Блядь, что за тяги, такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Kefteме. Nav projām pilreki dažas. Labi, brauksim mājās. Un kā vienmēr, kad tā avārija notika, mēs neko nefilmējām. Tā nebija avārija vispār. Tā bija, mašīna nav braucama. Vienkārši riepas aizķērā. Tā, gāju un domāju, ka viņš tā foršāk aizslīdēs, bet viņš tā uzsita pa riepām. Tad cigāniskie Zini, kā ir? fokusi. Viņš tur ģermova turējās, ja no tāda bukšķīša, tāda, nu, talčoka viņš izkrita. Tad viņš varēja arī jebkurā brīdī izkrist. Teiksim, nākamajā reizē atbrauktu, pirmo iemetienu taisītu, riepiņu paķertu un viņš nav radiātoru. Labi, ka tagad vismaz. Sakārtosim, sačinīsim, jāizdomā, kā viņu tur stingrāk nostiprināt, lai atkal kādu riepu aizķerot, viņš tur neizlec ārā. Jā, un tad tu taisi ar pirkstu ciet mikrofonu vispār. Jā. Jā. Labi, ka viņam ir 2 mikrofoni, bet skaņa tāpat būs sūdīga. Jā, un nekas, nu. Var jau varbūt padomāt, ielikt citu radiātoru ar izplašanās trauku. Nu, Jā, labi, tad tiekamies Hesītī. Jā, braucam pārējais. Jā, pagaid, lai Džeki, Cigāni paņēma. lai Džeki Vai jāparāda atbrīvo uz ceļu. parku? Nostājies tur apakaļ, būs tev zastavka priekš video. Šitā? Man liekas, tā bija labāk, ka tu tur sānā stāvi. Sajiet parku nostē. Nu, baigi. Dai. Cheeseburgeri. Kur stājamies?
Kur var, tur apstājamies. Bonus. Šitā neuzliks sodu? Nezinu. Kur lai es apstājos? Ko? Pasaki, nu kur? Kur? Ko? Sponsors jāpaņem līdzi, Maks. Sponsors. Kā viņš? Tur tas viens ģeduška, kas tur makajā mašīnā sēž tajā spēlēcīgā. Tā skatījās uz mums. Viņa jau domā, kā es tikšu ārā. Padod zaņi kā mauc. Ja? Nu ko, hesītī? Priekā. Par ko priekā? Par jūsu veselību. Par manu veselību. Nē, par visu veselību. 2 cheeseburgeri, ja? Vistas burgeri. Vistas burgeri, jā. 2 vēl skolas un budiem kušeči. Abu apetīti tie, kas arī tagad ēd. Nu, ja skatās video. Nē. Tā kā mēs Tā veselīgi uzturu, ja? un tad mēs pārvērtīsimies, pārēdīsim un teleportēsimies kur mašīnā. Puļu. Hop, mēs esam jau Taurānā. Ja? Nav ko tu stāstīsi. Nesmērē mašīnu. Ak, tu āksties tā kā. Nekušie brauc otrai mašīnai pakaļ. Kur? Džipu. Kur aizmugurē? Ja izbrauc pretī. Jā? Divreiz jābrauc pakaļ. Nu ko? Braucam mājās? Česikam. So? Uz kādu mēnesi vai nedēļām? Engine start, literally. Engine kaput. Nē. Engine start, 1 hour, tidin, engine kaput. Radiator kaput. Engine start, no problem, 1 hour, tidin, radiator kaput. Engine start, no problem. 5 minutes. Tidin, problem, engine kaput. Jā. Nu, ko tu beidz ākstīties? Izstāsti, kas tev tur stāstāms ir. Es tā kā es jau pastāstīju, Matam mieru kas Viļikam, notikās šis. Nu, vat, tā kā sekojam kanālam, abonējam galvenais, ja neesat piesekojušies, atnākšu jums naktī, paņemšu un nozakšu jūs uz mežu aizvedīšu. Jā, viss. Tā daudzi saka. O šitajā mežā. Un tur tā. Jā, atkal muļķības. Tā kā jā, ja nepiesakosiet, jūs būsiet mežā. Tā kā labi. Tad tiekamies jau nākošajā video, kurā mēs taisīsim česiku, dēļot šitā. Mainīsim bačaku, vajadzētu uztaisīt šito te, atdalīt gaisa filtru, lai karsto gaisu nerauj no motora. Jā? Ko mēs vēl tur varētu izdarīt. Varbūt kādam ir... Mums jānoregulē riteņi, jo mums ir viņi Jā, vajag paregulēt riteņus, aizmugurē jums pa daudz ir šitādi. iekšā, vajag čučuļ pagāst ārā. Tad varbūt kādam ir redaktors, attiecība kaut kāda 3,45, mums ir 3,15, mums ir pa garu. Varbūt kādam ir pa lētām naudām var atdot. Tad citu viens bija Rīgā, tirgoja pa 60 eiro. Bet nu mēs jau kamēr aizbraucam viņam pakaļ, viņš jau ir pārdots. Jā, tāpat kā ar skūteriem. Jā, skūteriem tāpat. Un vēl varbūt kādam ir tā 3-litrīgā MP4 sadalene ieplūdes. Protams, ka ir. Jo kolektoru mēs dabujām, mēs jau laikam stāstījām iesākumā video. Jā. Tad mums vajag ieplūdes sadalene, un tad mēs varētu pacelt zirgus. Rezumē, ar to mašīnu pa sausu var braukt, bet vajag, kā minimums, vajag pamainīt redaktoru, jo viņai ļoti maz pietrūkst, lai viņa normāli vilktu. Jo viņa tā diezgan gurdeni sajūgu, klačī visu laiku, un tad viņa kaut kā var izmocīt, lai viņa pātrinās. Jā, tas ir viss no manas puses. Ko tu tur dari? Neko. Tā kā piesakojam kanālam, vai abonējam, un tiekamies jau nākošajā video.
Nu, kas ir? Neko vēl lādējās. Kāpēc mēs to darām? Jo? Tāpēc, ka mums vienbrīd negāja visi stobri atkal. Kas ir stobri? Cilindri. Jā? Jā. Oho, es teikšu stobri. Stobri, jā. Stobri. Pačekosim, pa ko mums būs kļūda, jo check engines bija iemeties. Kad pārkarsējā? Nu, tur nebija pārkasts, kāpēc viņš mums nelasa. Labi, uzliksim. Nu, kad driftēju. Vienkārši skanēt. Kad ilgi es ķipa driftēju, tad man ķipa viņš atmetās un tad brum, brum. Gan jau būs kāda spola, tikai jāapstās kura. Visu laiku tās spolas mums jāmai. Man bija no žurkas 46. spolas, bet viņas atrast nevar. Es kaut kur esmu tā iebāzis, ka es viņas nevaru atrast. Tur bija labas spolas, 6 gabalas. Jā? Speed sensor, viss mums vairāk nekā nav. Un kaut tas nozīmē? Nu, tas ir ABS devējs, ātruma devējs. Viņš beigš to? Nu, nē, mums ABS deg. Mums jau nav visi dači, mums ir tikai speedometram. Tad kas tā pa mistiku? Varbūt tas bija uzgļukojis kādā brīdī. Nezinu, neko. Jau vakars? Galvenais, kad iet. Un galvenais zin, kas ir jāizdara. Nezinu. Nākošreiz, kad brauksim, jāņem līdzi. Obligāti jāņem līdzi, lai uzreiz var pielikt kompīti un nolasīt kļūdu. Kaut kā tā. Nākošajā gaņā video brauksim uz Daugavpili vai nu taisīsim šo. Visticamāk jau uz Daugavpili. Uz rifta posmu D-pils. Nu, to jau es nezinu, ko tu darīsi nākošajā video. Es arī gaņāju, ka mēs nākošais video būs kā uz Daugavpili braucam un tad tikai pa šito. Jo šitai saplēsa viņa. Kurai jau tev video beigas šitās ir? 50. Nu tā kā beidzot, jāsaka tā. Es teicu tā visiem, bet vajadzēja to svarīgo uzsulmēt. Nu tā kā tā, nākošajā reizē, kad brauksim, mums jau obligāti viņa jānomazgā, jo viņa briesmīgi visa netīra ir. Un deļot tā. Mums ir jātaisa. Jātaisa tur, kā viņi tur sauc. Korči bunduļa. Es neatceros, kā viņi sauc. Vēl rekur restes neturējās. Nifigā. Tagad savilcējiem. Un tagad mums ir nosprādzis Marata Česiks, tēta žurka un manējais. Un driftā tagad nebūs kādas, nezinu. Labi, mums tāpat pēc nedēļas tikai kāds drifts, nu labi, pēc 3 nedēļām kāds drifts būtu. Bet tāpat mums nav vairs arī ejoša. Nu, kurši no visām drifta mašīnām neviena nav ejoša. Nē, nu, kaņešņi nevar viņu var braukt, bet viņa uzkarsīs ātri. Tā kā labi, visiem tā, piesakojam kanālam, un mēs varēsim nopirkt ķivari. Jā. Hačā? Ne, labi, ne. Spēžam laikus. Ja jūs gribat vairāk video pārvot šito mališku. Jā, būs 1000 laiki. Labi. Vismaz 100 laiki. Tā mēs brauksim. Mēģināsim sataisīt ātrāk. Un augsim atkal uz Jēkabpili gaņau. Un testēsim. Uz šito mališku. Piesakojam vēl vistiņam. Lai viņam ir naudu. Lai viņam ir nauda, ar ko sataisīt šito tagad. Jā, šito aparātu. Un obligāti arī piesakojam man. Labi, tā kā, davai, atkal jāsaka. Labi, es nedēļšu piesakojumus, tā kā, davai, visiem, atā.